Miķelis ir viens no gandrīz 2 miljoniem iedzīvotāju Latvijā. Es ilgi neizturēšu tajā karstumā. Kas zina ilgi neizturēšu? Tur tik karstums. Patīk. Karsts. Es esmu Vēnspilnieks kopš dzimšanas. Varbūt jūs jau to pamanījāt manā runā. Nu. Šodien diezgan daudz cilvēku ir. Uz turien skries, ne? Jā. Pēc tam atpakaļ lēnām, ja? Nu, ok, bet lēnām, jā. Jo. Ir gatavi? Ok. Skrienam. Mēs kurzemnieki mēcam noraut galotnes. Mēs sakam, piemēram, tēvs, nevis tēvs, vai dievs, nevis dievs. Mēs to nepamanām, bet citiem tas šķiet mazliet komiski. Elze ir mana draudzene. Viņa gan vārdu galotnes pa ventiņu modē nenorauj, jo viņas ģimene ieradās no Rīgas pirms dažiem gadiem. Vidusskolā izvēlējāmies dabas zinību novirzienu, un šogad kopā pabeidzām 12. klasi. Draudzējamies 2 gadus. Elze ir iemīlējusi Vēnspili tāpat kā es, bet ir viena lieta. Vēnspilī ir grūti runāt tikai latviešu valodā. Es neesmu rakstnieks, un arī neesmu domājis tāds būt, bet dīvainā kārtā man ir 12 īsie stāsti. Starp citu, esmu piedalījies prozas lasījumos Rīgā, ticis laureāti godā un saņēmis žūrijas balvu. Es fiksēju piedzīvoto skolā, sportā, dziesmu svētkos. Šie stāsti glabājas skolas muzejā. Tas bija mans zinātniski pētnieciskais darbs literatūrā. Mēs mācījāmies paralēli klasēs, un tad mēs vienkārši zinājām, ka tas otrs cilvēks eksistē tajā otrā klasē. Tad vidusskolā sanāca tā, ka mēs trāpījāmies, mēs apaņēmām šo vienu novirzienu, un mēs tikām vienā klasē. Elze labi šauja ar loku. Tas ir viņas darbs vasarā – apmācīt šaut. Veiksmīgie balvās saņem skaistu akmeni. Starp citu, nav nemaz tik vienkārši apmācīt vācu, angļu vai krievu valodā runājošos šautgribētājus. Lielākoties viss runā krievu valodā, jā. Arī pārdevēji. Vēnspilī ir daudz tādas vietas, kur tieši runā vairāk krieviski. Да, зеленые лапочку к себе, между тоточки и оттягиваем с 2-3 пальцами. Левую руку согнуться немножко. Да, хорошо. Nu jā, bet ir arī jauni, kas vienkārši tā kā iespītējušies. Opā! Es vienmēr klusi smejos, cik pārliecinoši viņi tiek galā, jo skolā mācījās angļu un vācu valodu. Šodien apmeklētāji ir maz. Starp tiem puisis, kas starp citu runā skaidrā latviešu valodā. Tiesa, ar nelielu ventiņu akcentu gan. Jā, nav labi izšķelsim uz punktiem. Aiziet. Man jau vairs nav. Bāda ir jau zilais. Es jau esmu priekšā. Paga. Aha. Bāt. Aha. Ok, tagad es zaudēju. Nē. Skaidrs. Stress dara savu. Tas gan. Tas izšauj dzeltenajā. Man iedos balvu. Tu jau 50. reizi iešauj dzeltenajā. Jā, bet tāpēc jau es esmu nopelnījis beidzot. Tu gribi 50 akmeņus mājā? Nē, tu man var iedot vienu vēl. Jo.
Tāpēc, ka es iešā dzeltenē, pasaka, cik Tas pat nav smukšoties centrā. Tas nav centrā, bet dzeltenē ir pat 2 ir. Nu, Tur ir, kur 3 ir uz līnijas. tev ir jau akmens mājās. Bet iedod man lūdzu vēl vienu. Es esmu nopelnījis, es trāpīju. Es ņemu šito. Jā. Es nopelnīju. Jaunākie zina angļu valodu, bet vecākie krieviski runā. Un tad ir tā, ka tu tā smaidi, kaut ko jau es apmēram zinu, bet, nu jā. Es nezinu, krievu tautības cilvēki, grib, lai mēs par daudz nākam pretī malas, ka mums nevajadzētu to tik daudz darīt. Tas tāpat kā ir, kad mēs pārējām uz krievu valodu runājot, es nezinu, mēs tikai gribam izpatikt. Es nezinu, tas kaut kā no seniem laikiem mums iegājies, vai tāda mentalitāte vienkārši. Neliekas tas pareizi tā, ka man ir jāpāriet uz to krievu valodu, man viņam ir jānāk pretī, kad es apzinos, ka es dzīvoju Latvijā, savā valstī ar savu valodu, valodu, kuras patiešām mīlu, un kas man patīk, un kas man ir tuva. Čau. Darba tirgu jau arī. Ja ir dažās vietās pārdevēji, kas nemāk latviešu valodu, un es nesaprotu, kā tas ir pieļaujams, ka strādā cilvēks vietā, un viņš pat nemāk latviešu valodu. Un tai pašā laikā, ja es gribu pieteikties strādāt, tad tas man ir ļoti liels mīnus, ja es nemāku krievu valodu. Jā, nav tā vienlīdzība. Jā. Es esmu domājis, ko varētu darīt. Esmu dusmīgs par to. Vispār, kad esmu dusmīgs, es uzvelku kedas un eju ārā. Jau no bērnības es trenējos vieglatlētikā. Tālrekšanā. Vai skrienu. Vai arī uzrakstu ko sarkastisku. Mums bija matemātikā kontrolieris, un es to tēmu nesapratu. Tā ir vienīgā tēma, ko es tā arī nesapratu matemātikā. Mums bija par progresijām. Nevarēja vienkārši dabūt savu galvu tā, lai viņi strādā tajā tēmā. Un tad es toreiz atnācu mājās, biju tiešām dusmīgs, tiešām dusmīgs. Es vienkārši piesēdos pie datora un uzrakstīju to stāstu. Matemātikas skolotāja teica, ka viņi uzlika viņu uz kamīnu, lai viņš stāv viņai. Mēs pēc tam tur pasmējāmies, ka viņš ir tāds. Ir 12:50 un ir sākusies, jūs iespējams jau nojaušat, ir sākusies algebra. Jā, ir sācies vienīgais mācību priekšmets, kurā Jānis iet veikalā un nopērk 34 arbūzus, un neviens nejautā, kāpēc viņam pie velna vajadzīgi tik daudzi arbūzi. Jāmet domas par Jāni un arbūziem pie malas, jo ierodas skolotāji. Viņi priecīgus smaidi izdala kontroldarbus. Jā, jo nekas nav tas stāstā īstenībā tāds literāri kvalitatīvs tik ļoti. Man vismaz tad, kad es rakstu, man nav mērķis kā atstāt to kā literatūras vērtību mūžos un raudināt cilvēkus bezgalīgi. Man ir tāda doma, viņus tā kā sasmīdināt, iepriecināt, jo ir jau grūti cilvēkiem, nav viegli. Piemēram, es esmu rakstījis stāsts, un bija viens stāsts, ka es arī piedalījos prozas lasījumos, man bija stāsts par vecu vīru, kurš mēģina nosist mušu mājā, kas ielidojas pa logu. Bet viņš smīdināja cilvēkus. Un tas man patīk, ka cilvēks smējas. Tas tā ir pozitīva īpašība. Latviešiem, man liekas, ka trūks tāds jautrības varbūt. Ne gluži jautrības, bet vispār tas dzīves prieks. Mums bieži trūks tas. Kad Elzai beidzas darbs, mēs dodamies dzīvesprieka klejojumos. Getiņā dzīvesprieka nekad netrūkst. Jā, es esmu piedalījusies šajos geto festivālos, kas te Ventspilī notiek augustā, dejojusi. Tā atmosfēra tur ir tāda. Visi ir priecīgi, visi izbauda to, visi izbauda basketbolu, dejas, mēs tur dejojam un visu, kas tur notiek. Un tad kaut kā, kad cilvēki ir tādā pasākumā un kad viņi ir tādi atbrīvoti un izbauda to laiku, tad vieglāk visas tās sarunas. Tad nav tik saspringti kā ikdienā. Grīzniņkalnā šobrīd notiek aptuveni 45 lieli pasākumi
vasaras periodā, tas ir no maija līdz augustam. Un, protams, ka jaunieši augot šādā vidē, ja kādreiz, kad es atnācu tur pirmajā dienā 6 gadu atpakaļ, tur bija jūtama tāda, smaga depresija, bija jūtams tāds, narkotika, alkohola un viss pārējā tāds gars. Šobrīd šajā apkaimē pirmkārt ir jūtams sportiskais gars. Tiešām var redzēt, ka tur ir tāda jautra tā atmosfēra, visi tā saprotās, visi šķiet draugi un jau iepriekš pazīstami. Pat tie, kas tur spēlē basketbolu uz laukuma, labi, viņiem ir tas niknums acīs un tam līdzīgi. Un, kad viņi beidz to spēli, viņi izstāda priecīgi iet, tur kaut ko darās, runājās savā starpā. Un tur arī, tā kā Elsa teica, dažādas valodas var dzirdēt, bet tur tas vispār netraucē, tur viss aizmirst. Tur es pēkšņi saprotos ar krieviem, ar angļiem, ar visiem. Tur ar smaidiem saprotās cilvēki. Es esmu ļoti gandrīz un man ir nenormāls prieks, ka Geto Games kļūst par mazajiem dziesmu un deju svētkiem sportā. Un getiņš iespējams ir šī valoda, ar ko mēs manipulējam. Ja atnāks prezidents un teiks viņiem, ziniet, jums ir jāsporto, jūs nedrīkstat lietot alkoholu, darīt to un to, mēs sakam tās pašas lietas. Caur citu prizmu, caur humoru, viņu valodā, pasmaidot brīvi, dabiski. Festivālā mierīgi var latviešu valodu tikt, tāpēc, ka te ir pārsvarā viena latvieši. Var iztikt tikai latviešu valodu, jo mēs esam tikai skatītāji tikai, un līdz ar to mēs lielākoties tikai atbalstam mūsējos. Laukumā nevar iztikt. Jo kā jau sportistiem reizēm tie skarbie vārdiņi pasprūk. Kā jūs zināt, labākie tie rupie vārdiņi nav latviešu valodā. Reku tikko Krievu komanda spēlē. No viņiem aizgūtos. Krievu valodu es personīgi, neteiksim, ka ļoti augstā līmenī zinu. Tāpēc es cenšos izdzīvot ar savu latviešu valodu. Piemēram, lai sarunātos ar spāņiem un poļiem, mums nav citu veidu, ja vienīgi tiešām ar zīmu valodu, bet atliek izmantot tikai angļu valodu. Angļu valodu nejūt kā tādu svešu valodu salīdzinot ar krievu valodu. Tas nav tā, ka viņš man liek runāt krieviski, piemēram. Bet viņš tā kā palīdzīgi roku lūdz man. Grobiņas robustais robežsargs Robis un viņa bezobainais suns Bobis. Tas ir mans izdomāts. Šovakar, to nedrīkst teikt, bet šovakar Lesers ar Šumacheru Šanhajā šauj šinšilas. Tā, saprot, es baudu to. Mūsu latviešu valoda ir tik bagātīga, tik skaista. Man ārkārtīgi patīk spēlēties ar vārdiem. Zviegtins, zviedru zirgs, zvirsdupītes ziemeļos. Kārlis Klārai Krellis deva, Klāra Kārlim klarneti. Te jau tādi pamati. Bet, jā, man patīk. Un mēs tik daudz, kā lai pasaka to vārdu? Mēs feilojam, bet tik daudz rēkojam šobrīd lietojot latviešu valodu. Sākot ar sociāliem tīkliem, beidzot ar sarunu valodu, beidzot ar to, ka vecāki nenodod pareizi jauniešiem šo valodu. Elektroniskais formāts pieradina pie noteiktu zīmju skaita. Satikšanās un laiks nesteidzīgām sarunām kļūst aizvien ekskluzīvāks. Varbūt valodas eksāmenu vajag nolikt ne tikai tiem, kas grib iegūt pilsonību. Ja tā padomā, varbūt arī tiem, kas taisās kļūt par vecākiem. Tas ir vienkārši ārprāts. Šobrīd ir 40 zīmes Twitterī, ko tu vari ierakstīt. Tu vari to izdarīt dažādi. Es rūpējos par to, lai man katrs tvīts šīs 140 zīmes būtu kā šoviņš mazs. Kad cilvēks izlasītu, wow, cik viņš labi var uzrakstīt. Man šitas ir jāretvīto. Ko dara jaunieši? Viņi raksta tādas lietas ar saīsinājumiem, ar vulgārismiem, ar internacionālismiem. Man brīžiem, es domāju, ja man tas būtu dēls vai meita, es pār nezinātu, ko darīt. Lai iesēdinātu un likt uz stātos rakstīt. Man patīk latviešu valoda. Es rakstīšu tā un tā. Tā kā es arī šādi cenšos šobrīd. Tā ir ļoti laba platforma sociālā tīkla, kā jauniešiem un visiem pārējiem cilvēkiem iemācīt pareizi runāt. Es arī tikai mācos. Māmo, es tagad cepšu to kūku, ja? Jā, cepšu. Manas mājas. Te dzīvo mani vecāki, vecmāmiņa. Vecstāva vairs nav, bet viņš kādreiz bija mans ģimnāzijas direktors. Un arī Ventspils mērs.
Nā, Miķa, lūdzu, padod man to dvielīti, lūdzu, ja? Jā, to rullīti padod, iedod. Es paņemšu vienu mazu gabaliņu. Tu pabeidzi jau visu darīt? Nē, man vēl pišķiņ jāizdekorēt. Nu, labi, tad es te tev palīdzēšu drusciņi kaut ko satīrīt. Torts un kūks cept, tas noteikti ir kaut kāda savu veidu atpūta. Pašam jau gribās kaut ko uzēst garšīgi, tas ir viens pluss. Tam ir īstenībā ļoti daudz pluss. Var paēst kaut ko garšīgi, tas ļauj relaksēties. Un vienkārši, es nezinu, tāds mazs skaidrs ir, ka tu kaut ko esi tādu radījis, ka tu izvelc vai no krāsnes vai no leduskama tāds, tas ir mans darbs, mans paveiktais. Tas jau vienmēr ir patīkami. Pa laikam pie mums ciemojas mana brāļa puisītis Roberts. Viņš vienmēr uzdod ļoti konkrētus jautājumus. Kam tu to, Miķel, nesīsi? Celzē nesīšu kūku. Viss es nenesīšu, pēc tam būs pašiem arī ko uzēst. Zemi nokrita. Čau! Tu atnes kūku. Pēdējo recepti. Vajadzētu garšīgai šokolādes ir. Ejam. Es neesmu Elzai atvedis tikai kūku. Esmu atbraucis viņai pakaļ. Mums jāpasteidz, jo šodien ir svarīgs notikums. Vēnspils kora virsdiriģents Ivars Cinkus rīko atvadu koncertu. Gaidām tevi atkal mājās, tad, kad Vēnspilē citi laiki plauks. Gaidām tevi atkal mājās, tad, kad Vēnspilē citi laiki plauks. No šaus. Te tev pušas nav kājas. Jā, paldies. Puši jaunas lietas līgo, štoja tik lētes jumtus līgo. Kori mums vienmēr ir paticis. Ka kori ir tā, pilnīgi atslēdz smadzenes no tā, ko tu dienā esi darījis, no tā grūtā. Tā skola tā, ka paliek citā plānā, un tad tev ir tas koris, kur tev ir tikai jādzied. Un pasaulē bija iesākumā vārds, bet tautai iesākumā dziesma. Šis Jāņa Elsberga rakstītās rindas ir no viņa poēmas, ko autors veltīja Latviešu dziesmu svētku Šūpuļa Dikļu 150 gadus jubilejas svinībām. Īstenībā katrai tautai ir dziesma, man liekas, ja kurš zīdainis, viņš atver vaļā muti. Viņš nerunā neko, viņš kaut ko ņurks, kaut ko tur iekliedz, mums liekas, ka viņš ar viņš dzied. Tas vispārkais, ka viņš dzied, no? Tikai mēs to nesaprotam, ka viņš dzied. Tā ir tā dziesma, ka katrai tautai ir vienkārši.
dziedot Saula pērkons Daugava, tur ir tāda viena nots, dziesmas apmēram vidū, kur visi dzied, un tas vārds ir dvēselē. Tas pēdējā zilbe, kas paliek, un visi dzied vienkārši pilnā rīklā, pilnā atdevē. Tīpaši man ļoti patīk basiem tā viena nots, kas tur ir tik skaisti skan, un visi dzied pilnīgi no sirds. Un tad ir tāds klusums, ir pauze. Tā skaņa, kas aiziet un aiziet pār skatītājiem, tur atbalsojās priedēs otrā pusē skatītājiem, tā kā atgriežās pie mums, visiem uz brīdi tāds, wow, tas tiešām bija superīgi. Tad viss, labi, viss dzied tālāk, kas tā uz brīdi tā kā attopās. Cik es esmu bijis, tad dziesmas svētkus nespēja aizstāt nekas, neviens no festivāliem vai pasākumiem, uz kuriem jebkad es esmu bijis, un es domāju, uz kuriem es arī būšu. Tie čaļi, kas man apkārt stāvēja, vienkārši svešinieki, nepazīstami cilvēki. Viss bija pilnīgā sajūsmā, beigās dziedot, sadevās rokās, met nost dziesmu grāmatas, vienalga, tu viņu pazīst vai nepazīst. Vienkārši man arī vienkārši izrāva no rokām dziesmu grāmatu, paņēma man roku, sadevāmies rokās un vienkārši līgojāmies līdz tai dziesmai. Tad es nezinu, man arī pilnīgi saskrēja asaras acīs, nevar jau novaldīties, tas emocijas tiešām sit augstu vilni. Daudz beigās meta vainagus, tā laikam ir tāda tradīcija, to es jau pirms tam tā nebija ievērojis. Man arī bija mans dārgais Ozola vainags, ko Elzas brālis man bija pirms tam atvedis, izmeklējies par Rīgas tirgiem. Un man bija tik ļoti žēl viņa aizmet, es tā domāju, varbūt tomēr vajag aizmest. Man arī bakstīja mans blakus stāvošais biedrs, ka vajag mest, pievienojies tam varam. Es domāju, nē, man vajag viņu atvest mājās no dziesmas svētkiem, lai man kaut kas paliek atmiņā, neskatot dziesmu grāmatu. Es savēju gan aizmetu. Bet pie manis atlidoja viens cits. Man tas stāv uz balkona arī sakalts, galīgi izžūs, bet man viņš ir. Izžūs jau būs. Manējais, tad nebija pie tevis? Tavējais kaut kur man ir nolikts, man liekas, ka citā izstādās stāv. Tu jau atradīsi, jā. Tavējo par 5 latiem, jā, šitā varēja dabūt tikai. Jā, vispēties parādi. Jā, es taču tik trausmas ar. Tavējais arī smaža. Mans smaža ir labāk? Nē. Lielākais pārdzīvojums manā 18 gadu dzīvē esmu piedzīvojusi. Tev ir vai jābūt tur uz skatuves un jādzied, vai arī jābūt skatītājos. Tikai tad tu to vari saprast un tikai tad tu vari tur iejusties līdzi un just to kopības sajūtu. Un tad tu tiešām jūties, ka Latvijā ir spēks un ka mūsu tautai tomēr ir spēks un nav tā, ka viss ir galīgi pagrimis un mums vairs nav nekādas cerības. Dziesmu svētkos jau vispār ir tā, ka tur es
tu neesi tā kā indivīds, tu esi kaut kā daļa, kaut kā lielāka daļa, kaut kā stipri lielāka. Galā to blakus stāv vēl 13,000 cilvēku. Tas, es nezinu, tas kaut kā liek aizmirst tās tavas sīkās problēmas vai nesaskaņas, kaut ko tam līdzīgi. Kaut kā tad brālības sajūta rodas. Šis ir mans pēdējais koncerts kā Ventspils virsdiriģentam. Un paldies, ka jūs esat bijuši kopā ar mums visu laiku. Un kā īpaši veltījums dziedātājiem un pašiem dziesmu viena, kas dara prieku visiem. Virsdiriģents Ivars Cinkos. Suminām virsdiriģentu Ivaru Cinkusu, horeogrāfi un virsvadītāju Ilzi Mažāni. Tādu jauniešu par laimi ir ļoti daudz, kur viņi atnāk pirmo reizi dziesvētos, viņi apstulbst, viņi atskārš. Jo, Heidī, kas te notiek? Kas mēs tādi esam? Izrādās, mēs esam kolosāli cilvēki. Ja tu līdz tam ne skolā, ne ģimenē, tu nekad neko tādu neuzzini. Un ne jau tikai muzika. Viņi atnāk un sadancojas, un pēc tam ģīpstās, gan aiz bezspēja, gan aiz blaiņu. Dziesmu svētku noslēguma koncertā mēs darījām to, ko nedrīkst. Ielavījāmies virsdiriģentu VIP zonā, medījām virsdiriģentus un autogrāfus. Nezinu, principā jau Cinkus autogrāfu mēs toreiz nedabūjām. Mēs ļoti gribējām nofotografēties ar viņu. Sākumā gan mums neizdevās. Mēs izlēmām nofotografēties pie viņa kabineta durvīm, kuras mums ir bilde saglabājusies. Mēs bijām diezgan bailīgi un īsti negribējām klauvēt, ja tur kaut kāds rituāls ir. Nevar jau zināt. Jā. Tad mēs galā ieraudzījām, ka durvis ir cieta un nofotografējāmies vienkārši pie durvīm, jo mēs domājam, ka mēs viņus neatradīsim. Beigās mēs tomēr ieraudzījām Cinkus, mēs viņu paaicinājām ātri, pirms viņš kaut kur aiziet. Viņš jau mums atbildēja ar tādu laipnību, kā Ventspilniekiem vienmēr. Un tas tā ļoti patīkami likās, jo viņš gandrīz tā kā mums jau draugs mūžsens būtu. Nezinu, varētu jau viņam paprasīt autogrāfu. Autogrāfu no Ivara Cinkusa nedabūjām, taču svarīgākie autogrāfi jau nerakstās uz papīra. Tas taču esat jūs, vai ne? Nu, puflaik man.
pasties, un cik daudz jūs tur esat? Vēnspils pirmā ģimnāzija, izņemot šo jaunekli, tas ir no Lielvārds. Ko tu viņš tur stāv? Viņš ar plikām kājām stāv vēl. Paklausies, tas nav nekas, es esmu diriģējis Mežparkā blasām kājām koncertā. Korī jau nedziedāja tikai latvieši. Bija arī tādi, kas savās mājās ikdienā runā krieviski. Es domāju, ka dziesmu svētku viņus padarīja par Latvijas patriotiem. Un man ir ļoti žēl, ka viņi nebija daudz vairāk. Tāda pasākuma tiešām varētu strādāt, tāpēc, ka, ja tu esi citas tautības un tu to valodu zini, tad tev ir vēlme iesaistīties, tev ir vēlme būt tajā. Vai arī tad, kad tu, piemēram, hokeju rādi, latviešu fani, visi skandē tos saugus, nezinu. Ja es būtu krievu tautības cilvēks, man arī gribētos tajā iesaistīties, gribās tam pievienoties. Tāda arī ir daudz cilvēku, kuri nododas, piemēram, mums arī kaimiņi, kas svin Jāņus, kas ir latvisku svētku. Viņi arī svin dedzina ugunskurus un tam līdzīgi. Tā emocionālā saite. Un tas veicina to piedarību pagātnē. Tas veicina interesi par to, no kā tas nāc. Tas tas, ko saka, lai saprast, no kā tas nāc, jo necieņa jau pret mūsu vērtībām sāks tā, ka tu nesaproti, kas tu esi. Skolā daudz runā par patriotismu. Tas ir tukši reizēm. To grūti ir teikt īstenībā, kas ir patriotisms. Tas laikam katram ir tā kā jājūt. Ja tu vienkārši saki, ka tu esi patriots, tu domā, ka tas neskaitās. Bet arī tu nevari tāpat to apstiprināt ar kaut kādiem pierādījumiem un faktiem, ka tu tiešām esi patriots. Piemēram, tad, kad es dziesmu svētkos biju noslēguma koncertā, tur tie cilvēki, kuriem ir tāda cieņa pret to karogu, pret himnu, pret visām tām dziesmām, pret tiem klausītājiem, kas ir viņiem priekšā. Tie tiešām, es nezinu, viņi ir patrioti, tie cilvēki, kas tur dziedāja. Ja es būtu skolas direktors, es liktu visiem skolēniem dziedāt korī vai dejot, un par katru cenu tikt uz dziesmu svētkiem. Mēs no skolas aizbraucām kopā ar 4. vidusskolas koru kā jauniešu koru. Mums visiem, man liekas, bija 18 gadi bija vislielākais vecums, kas mums bija tais koros. Bet tie jaunieši tiešām var redzēt, ka viņiem ir tas mērķis, ka viņi tur noslēguma koncertā tas patiesas, un tiešām tas sirds ir atvērts. Es nezinu, tad man nebija vispār tādas domas ne par patriotismu, ne par kaut kādiem dziesmu svētkiem vai kaut ko tam līdzīgu. Tas kaut kā vienkārši dabiski atnāca. Pēc kur man jāiet, kad jābūt gatava? Tu esi pēc romāna. Pēc kā? Pēc romāna. Viņš tāds neparasts cilvēks ir. Viņš tāds izceļas virs vidusmēra tādiem diriģentiem arī, kad mēs bijām uz kopmēģinājumiem. Viņš vienmēr ir tāds atvērts. Viņš spēja iekustināt visu to kopkoru. Līgo! Līgo! Un arī to līgo Jāņaks mistēriju, ko arī visi bija iesaukuši mums par histēriju. Viņš tiešām labi to diriģēja. Mums vienmēr likās, ka tas ir mūsu gandrīz diriģents Cinkus. Hei, Romē! Nodiriģēs himnu tagad? Jā! Ja? Vecākais diriģents valstī un pasaulē – Roberts Zuika. Zuika bija tiešām arī labi diriģēja. Mēs bijām pārsteigti. Viņš jau tur tā uzkāpa.
Tā viņš ir kā, vecs, cienījams vīrs, tāds trausls izskatās, bet, kad sāk diriģēt, viņš izsies tā kā savā elementā iegājis kritīgiem tādiem lieliem vēzieniem, un tad viņam Cinkus palīdz uzkāpt, nokāpt, bet tad, kad viņš diriģēja, izskatījās, tā kā viņš būtu savus 40 gadu noteikti jaunāks. Cilvēks ir vecs, kad viņš laikam vairs neko negrib darīt. Kamēr cilvēks kaut ko dara, iet un grib kaut ko paveikt savā dzīvē vēl, tad es domāju, ka viņš nav vecs. Visu laiku vajag mērķi. Es neesmu konservatīvs. Jā, es esmu jauns. Es vispār nesaprotu, ka pa vecumiem runā cilvēki. Kāds jau jūtās tic, ka viņš ir vecs. Es nesaprotu, kāpēc sievietēm nevar jautāt, cik viņas ir vecs. Kāpēc vīrieši un sievietēm nevar, man tas nekad nav bijis skaidrs. Un ja kāda pasaka, ka viņi 40 vai 45 vai 50, man tas nekad neko nemaina attieksmē pret šo sievieti, izjūt no tāds viņiem gadi ir. Kāda tam nozīmē? Ar Ivaru nejūt vecuma starpību. Gribētos kopā darīt vēl kaut ko. Bija nozīmīgi tikties Vēnspilī, dziedāt un atvadīties no tās. Vēnspils posms bija noslēdzies kā Ivaram, tā mums. Ļoti patīk, kas notiek cilvēkiem, ka viņi paliek vecāki, viņi paliek viedāki, pieredzējušāki. Tāpēc ir daudz interesantāk ar gudriem cilvēkiem, un gudrība un pieredze jau nāk ar vecumu klāt. Bet man ir interesanti ar jauniešiem, kuriem ir deksme būt gudriem. Tiem arī baigi interesanti. Es nezinu, vai man piemīt deksme būt gudram. Drīzāk deksme būt priecīgam. Ivara Cinkusa virsdiriģenta krēsls turpmāk atradīsies Valmieras pusē. Miķelis un Elza Ventspils ģimnāziju beidza izcili. Tagad studē Rīgā. Viņi kopā uzsākuši patstāvīgu dzīvi Jelgavā. Latviju pamest negrasās. Kādu laiku atpakaļ gāja garām Grīziņkalnā vienam antikvariātam, kaut kā bija brīva pusstundu, iegāja viņā pastīties. Man vienkārši patīk tādas lietiņas pastīties. Ieraudzīju Lāčplēs. Pirmo reizi dzīvē parādījās interesi viņu atvērt un mazliet viņu palasīt. Un patiesībā tur jau par tām visām meitenēm, kā viņas tur tika aizmānītas uz ārzemēm un kā viņas brauc atpakaļ. Principā šodien jau tas viss arī notiek. Tur labais bruņinieks, ļaunais bruņinieks. Par to, kur tad ir tā taisnība, kā katrs viņu redz. Es ceru, ka nākotnē tomēr mums būs kārtīgi latviešu varoņi, pa kuriem parunāt. Ne tikai sportā vai mūzikā, bet visu mūžu mēs esam bijuši kaut kādā gūstā. Gribētos ticēt, ka kā tomēr mēs varētu to vēsturi pagriezt un nostāties tādā kārtīgā, gribētu teikt, tādā vīrišķīgā pozīcijā un izturēt kaut ko līdz galam. Un sasniegt lielāku vai kaut kādu plašāku rezultātu un rezonanci, nekā mēs to esam darījuši līdz šim. Ir pozitīvi precedenti, bet viņi varētu būt vairāk. Zināt, ko tu dari, pazīt un saprast, ko tu dari, un spēt to iemācīt citiem.